tajā laikā es beig domāju par to, ka, žēl, ka nav nekas tāds, ko paņemt līdzi, nekas tāds, ar ko tā kā identificēties, asociēties ar Rīgu. Un es skatījos to, man liekas, Scorsese filmu, tā ir Departed, kur Jack Nicholson nošauja. Un viņam ir, kad viņi nošauja, viņam ir tāds Irish rakstīts uz krēkla. Es domāju, bāc, rekur, nu tā kā tas ir tas, kas mums nav nekas tāds. Un tad es kaut ko, laikam es atbraucu atpakaļ, vai jau tur es sāku kaut ko tur zīmēt un domāju, ka jāuztais ir kaut kāds simboliņš. Kaut kas līdzīgs kā I Love New York, vai ne? Un teiksim, ar tādu raksturu, kurš būtu tāds simbols, zīmoliņš, ko cilvēks varētu tā kā nēsāt, ko viņš varētu asociēties un ar to pateikt, tā kā man ir tik pateikt tas, kur es dzīvoju un Rīga. Tā kā pēc tam tas sapratu atpakaļ, uztaisīja viņu un tā mēs viņu sākām viņu kaut kur ielikt tautās. Tas pats sākums bija to, ka mums bija tāds design bloks plikums.lv tajā laikā. Un mēs ielikām postu ar tādu vizualizāciju tur, kur Džekam ir tas Rīgas krēkls virsū. Un tajā pirmajā dienā kaut kādi 60 cilvēki pieteicās, ka viņi vēlētos to krēklu dabūt. Mums vispār vēl nav nekas, mums nav ne krēklu, mēs iespēc vispār nav pat ideja, kā viņi pat uztaisīt. Un mēs sākām tur kaut ko eksperimentēt, 2 mēneši pagāja, kamēr mēs dabūjām to krēklu līdz kaut kādam rezultātam, ko viņi var iedot citiem. Un tad tā beigās lēnām kaut kā paši mēģinot cenšoties saprast, kā viņu nodot tautai, tad tā arī tas lēnām sāk uzņemt apmierinājumu. Laikam ļoti paveicies ir ar cilvēkiem, kas man ir bijuši apkārt ar komandu, jo tas aicinājums vienmēr ir bijis darīt, nevis tā, ka tu tagad ņem un atdod visu savu dzīvi kompānijai, bet kad ir iespēja darīt savas lietas, veidot savas idejas arī. Mēs to esam mēģinājuši veicināt, un es godīgi tajā mirklī pat baigi nedomāju, vai tas būs mans vai kā. Tas bija vienkārši tā, kad es redzēju vajadzību, es pēc tam uzzīmēju, es pēc tam parādīju draugiem, kolēģiem. Un tad vajag taisam. Un patiesībā, viena lieta ir, es esmu viņu tā kā uzzīmējis, kas ir baigi forši, bet ja nebūtu skeptika, tad es domāju, viņam bijis daudz grūtāk būtu, ka viņš tagad, viņi ļoti tieši arī rūpējās par to, lai viss ir kvalitīvi, lai izplatīšana, viss, tāpēc beigās tas bija tāds tā kā komandas darbs vairāk nekā, kad es vienkārši pasaku, neko es to darīšu un viss, bet bija baigi forši redzēt, ka visi kopā sanāca un tā mobilizējās un beigās uztaisīja kaut ko vērtīgu.